Sveiki, mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Un jauna epizode, un šodien mēs pieskarsimies siltumenerģijai un apskatīsim, protams, siltumenerģiju no tādiem dažādiem aspektiem, kas šobrīd notiek valstī, varbūt arī sabiedrībai kaut kādi interesanti jautājumi. Un tāpēc šodien pie mums ir ciemos, es teikšu, ka 2 galvenie cilvēki Latvijā saistībā vispār apkārt notiekošo, un kur arī mēs kā nozarējam. Tā kā iepazīstināšu, man blakus ir Ina Bērziņa-Veita, Latvijas siltuma uzņēmēju asociācijas prezidente. Sveika! Labdien! Un arī kolēģis Kalvas Kalniņš, vai teikt, jaunais Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs. Sveicināti! Sveiks! Dažiem mēs zinām, tad ievadam, kādas ir bijuši ugunskristīnes pirmajos mēnešos. Ļoti burvīgi, dinamisks laiks, ir daudz jaunu izaicinājumu, un es atvērts tiem. Un, manuprāt, enerģētika tāpēc ir burvīga, ka tu nezini, kas notiks katru dienu uz priekšu, un tad ir tev jauni izaicinājumi, un tie vienkārši jāpieņem un jātiek tiem pāri, un jādara maksimāli, cik var izdarīt. No, ļoti, ļoti jauki. Nu, labi, tā kā iesākot, protams, apkurss sezona jau ir sākusies. Es nezinu, vai visās pašvaldībās visticamāk jau kad ir, bet varbūt jūs abi varat ieskicēt, kāds tad ir bijis vienkārši apkurss sezonas sākums šogad, tāds mierīgs, vai ir kaut kādas problēmas bijušas? Nezinu, Ina, varbūt sāksim ar tevi. Nē, mēs nevaram atļauties, lai mums ir problēmas. Un mēs viņus arī neradam, un līdz ar to apkurss sezona uzsākās tāpat kā parasti. Mēs apkurss sezonai faktiski gatavojamies visu vasaru, visas pašvaldības. Tas nozīmē, ka mēs uztaisam remonts un apkops visām iekārtām, iegādājamies kurināmo, veicam iepirkums, saplānojam un pārskatām visas trases, lai darbojās. Pieprasam, lai arī mājas sakārto savus siltuma mezglus un ir gatavs, lai notiek, teiksim, apkurss sezonā kādas avārijas. Tā kā tas ir mūsu tāds ikdienas darbs, kurš nedrīkst sagādāt pārsteigumus. Un kā no Rīgas pilsētas puses? Rīgas pusē tāpat līdzīgi, jo, kā saka, kamanas ir jātaisa vasarā. Ziemā var braukt, un līdz ar to mēs arī vasarā ir aktīvākā remontdarbu sezona, es domāju, visiem siltumapgādes uzņēmumiem, tāpēc, ka ir jāpaveic fundamentāls darbs pie iekārtu sagatavošanas un arī, piemēram, tīklu rekonstrukcijas darbiem. Visi lielākie darbi Rīgas pilsētā ir paveikti, ir nedaudz palikuši, kas ir jāpabeidz, bet tas neietekmē klientu, teiksim, drošību. Un svarīgākais ir aspekts, ka šodien jau ir pieslēgti vairāk nekā 80% pie centralizētās siltumapgādes sistēmas Rīgas klientu. Un kas ir 20%? Tas mājas, kas vēl negrib, vai? Dažādi, tas ir lielākoties, tas negrib, jo, piemēram, viennozīmīgi ir arī tādi, kam ir kavējumi maksājumi disciplīnā, bet, tie ir mazāk par 1%. Un šeit arī atbildot uz to jautājumu, manuprāt, šī apkuras sezona uzsākās mierīgāk nekā aizvadītajā gadā arī, jo mēs saulēcīgi jau izveidojām speciālu komisiju, kas izvērtē šos te problēmu gadījumus, un tad arī strādājam pie tā, lai pilnīgi visi tiktu pieslēgti, meklējam risinājumus, jo arī viena nepieslēgta māja augstajā periodā Rīgas siltumam ir par daudz. Un varbūt tas praktisks jautājums parasti, cilvēki prasa, kas tad notiek vasarā? Minējat to inženiertīklu, vispār nomaiņas, bet varbūt tādu praktiski veicat, remontus apkurss katliem, vai vienkārši tā, lai cilvēkiem skaidrs, jau siltais ūdens jau jānodrošina ir nepārtraukti. Nē, tas jau nenozīmē, ka mēs nestrādājam. Kā es vienmēr visiem saku, mēs siltumenerģiju piegādājam visu gadu. Un, ja sistēma ir kārtībā, un jums ir automātiskais siltummezgls, principā var neatslēgt siltumenerģiju. Tas nozīmē to, jums ir iestādīts temperatūras pagrabā, tur automātiskā mezglā gribu, ja istabā paliks zem 22 grādiem, gribu, lai drusku piesild. Cilvēks pat nemanīs, kad viņa radiatori, viņi nebūs karsti, viņi būs tādā pašā temperatūrā kā istaba, bet mājās būs patīkami, nebūs mitrs, būs patīkami silts un nomulīgi. Tas nenozīmē, ka mēs pārtraucam. Mums vienkārši tas
pazeminās jaudas vai slodzes, līdz ar to tā jau nav kaut kas tikai viena iekārta. Mēs viņu remontējam vai neremontējam. Tātad, un karstam ūdenim mēs arī piegādājam, tā ir siltuma enerģija, un ko sagatavo māja iekšēnē, tā teikt, tur ir tā, mēs piegādājam siltuma enerģiju, viņi plūst pa trūbu, tas siltums, un tad stāv 2 siltumāji. Vai nu viņi paņem siltumam un sūta viņu mājā iekšienē par radiatoriem un silda māju, vai nu otrs siltummezgls, kur viņš izplūst cauri, un viņa sistēmā sasilda augsto ūdeni, un tas ir karstais ūdens. Un mums viņi plūst pa to trūbu visu cauri gadu. Tā kā tā nav, ka mēs kaut ko nedaram. Un tas vienīgi var būt tā, ka kaut kādā rajonā nenotiek, ja tur, pieņemsim, notiek cauruļvadu nomaiņa vai ko, bet par to tiek ziņots iepriekš laicīgi, jā, nu tad tas ir jādara, vai jānomaina, vai jauns izvākt. Tā kā. Un varbūt kādi tie galvenie darbi, kas šovasar tika paveikti? Šovasar mēs veicām rekonstrukciju, principā lielākajai maģistrālajai Baltijā, kas ir Dzelzovas ielā, M11, un tā ir 1200 mm diametra cauruļvads, kas nogādā tātad karsto ūdeni un arī siltuma enerģiju tātad mūsu klientiem. Tas ir tāds fundamentālākais darbs, un, protams, arī kreisajā krastā strādājam, ir Dzirciema iela, kopumā aptuveni pārbūvējot un izbūvējot jaunus siltuma tīklus, mēs veicām 10 kilometrus kaut kur nomainījām no siltuma tīkliem kopumā. Tas ir siltumtīkli skaitot turpgaita un atgaita, tātad tas, kas aiziet uz pilsētu un atnāk no pilsētas, ko vajag uzsildīt ūdeni, kopā tad ir vairāk nekā 20 km cauruļvadu. Un es viennozīmīgi piekrītu Inai, svarīgākais ir tas, ka mēs spējam nodrošināt siltumenerģiju jebkādu pēc pieprasījuma. Nav tā, ka mums kā siltumapgādes uzņēmumiem ir kāda maģiskā poga, kad mēs pieslēdzam karsto ūdeni vai apkuri un atslēdzam. Viss ir īstenībā ļoti vienkārši. Viss ir klientu ziņā, kad viņi vēlas, tad viņi var paņemt. Un vēl jau vairāk ir obligāti jāveic šie te siltummezglu automatizācija. Tas visiem arī atvieglos ikdienu un nevajadzēs šos te globālos pat balsojumus, lai pieslēgtu apkuri. Jā, jūs varat vienreiz nolemt pie šādas temperatūras. Šo es gribu noteikti atzīmēt. Tas ir tie balsojumi, tie vienkārši, tas ir kaut kāds, es nezinu, no sākuma bija padomju laikos, bija tā, 10. oktobrī ieslēdzām, 10. aprīlī atslēdzām, un katru gadu tā, un tad tu vari salt vai vēl. Mūsu laikos nākamā visiem ir jābalso. Mums tā teikt ir demokrātija. Ja? Līdz ar to, un demokrātija nozīmē arī uzņemties kaut kādu atbildību. Un mūsu apsaimniekotāji pārsvarā negrib uzņemties atbildību. Ja? Un tad viņi taisa balsošanu. Un tad tie nabagi iedzīvotāji tagad skatās tā, par ko balso. Kas tur, vakar iesākās balsošana bija augsts, šodien tā kā siltāks, par vai pret. Tas ir atžgāni. Manuprāt, katrai mājai pārsvarā ir lielākai daļai 90% ir tie automātiskie siltummezgli. Ir jānospriež, kāda būs mūsu iekštelpu temperatūra. Vai viņa būs 22 minimālā vai 19 minimālā, un aizmirstam vienreiz to balsošanu. Un tad daudzās pirmām kārtām lielākai daļai ir, protams, regulātori, un tad tu vari paregulēt, ja tev ir par karstu. Jo, manuprāt, nekas nevar būt sliktāks par to, kad ievelk mājas pieslēgšanu siltumam. Un šogad es arī centos to pateikt vairākas reizes, un saviem iedzīvotājiem Salaspilī arī stāstu. Ja cilvēki tā teikt ekonomē un ciešās, vai ne, un nepieslēdz māju siltumenerģijai, tie mūri atdziest, mājās ir vēsa, citur mazi bērni, kāds var būt elektrība piekurina, kas īstenībā ir ļoti dārgi salīdzinot ar centralizēto siltumu apgādi. Un tad, beigās, kad to māju vajag uzsildīt, tad riktīgi arī jākurina, tas patēriņš ir liels. Tad, ja tu uzturi to siltumu un to māju tomēr silti, īstenībā tas patēriņš enerģijas ir daudz mazāks. Tas ir pats par sevi saprotat. Ja jūs iebraucat kaut kādā vasarnīcā, kaut kad ziemā, un tad pamēģināt viņu piekurināt, vai ne? Tad 2 dienas viņas jāsilda. Viņiem visu laiku būtu siltums tādā mājā. Protams, tu man nozagi vārdus uz maniem nākošajiem jautājumiem, bet tas galvenais mīts ir tāds.
uzvelkam džemperus, uzvelkam sagas, elektriskie radiatori. Es pacietīšos, lai, man nav jāmaksā par siltumu vispār, bet reāli tā patiesība ir, ka mājā krājās mitruns, viss pārējais, un tāpēc laicīgāk labāk ir sākt. Sienas atdziest, grīdas atdziest, tas viss ir pēc tam jāsasilp. Ja viņš jau ir silts, tad tā daudz mazāk jāapte. Tā jau mēs varētu teikt, to es tagad neēdīšu, un tad vienreiz pieēdīšos, un tad atkal prešņēst kādu gadu. Tā nav. Ir jābūt visam, jābūt vienmērīgi, un tas būs daudz ekonomiskāk nekā ģērbties saltu. Varbūt Kalva vienkārši Ini ieskicēja, viņa runā ar Salaspils iedzīvotājiem par to, varbūt, ko jūs kā Rīgas siltums darat tādā izglītošanas jautājumā. Arī kampaņas laižat, apsaimniekotājus izglītojat. Protams, ir nozīmīgi. Mēs esam arī uzlabojuši būtiski savu komunikāciju, gan attīstījuši arī sociālos tīklus, gan arī komunicējam uz āru dažādos, sniedzam intervijas arī par šiem jautājumiem, labprāt padalāmies par galvenajiem jautājumiem enerģētikā un tieši arī siltuma apgādē Rīgā, un absolūti piekrītu, ka nedrīkst izsaldēt ēkas, jo tomēr primārais, kas mums ir svarīgākais, ir veselība. Pēc būtības, ja tu jūties slikti un apslimis, tev vairs neinteresē apkārtējās lietas, tu vairs nespēji labi strādāt, nespēji labi funkcionēt, jo to es ļoti labi arī padzinu pēc personīgās pieredzes. Ja tu esi apslimis, tev pārējās lietas kļūst mazsvarīgas. Tā kā atgriežamies pie tā, kas ir būtiskākais - veselība, un aizlaižot šīs ēkas, izsaldējot pilnībā tās konstrukcijas, veidojas nepatīkams, drēgns, mitrs tev klimats telpā, un tas savukārt veicina gan tādu lietu kā pelējumu arī attīstību, un arī būtiski ietekmē arī veselību, un ja vēl vairāk ir vēl mazi bērni, tas vēl trakāk to ietekmē. Un tāpēc saprātīgākais šis te kompromiss ir saulēcīgi pieslēgt, neizsaldēt māju, jo patēriņš enerģijas būs vienmērīgāks, nevajadzēs ļoti daudz pēc tam uz šīm te konstrukciju žāvēšanām lielo to enerģijas apjomu iztērēt, un tas ir tāds sabalansētākais veids, tāpēc iespēju robežās aicinātu pēc iespējas ātrāk pieslēgties. Un vispār es uzskatu, kas var būt labāk, ja tu mājās atnāc un tev ir silti. Nevis tu atnāc un drebra. Vai no rīta tu kāp no gultas un ir silti un patīkam. Tā kā vajag dzīvot komfortā un sevi mīlēt. Man, piemēram, labi, es nevaru jau teikt, bet es dzīvoju energoefektivitātes augsts klases mājoklī. Un man nav problēmas. Man apsaimniekotājs pats uzņemās iniciatīvu un pats šī te balsojuma pat īstenībā iet. Un, man liekas, septembra sākumā jau mums visai bet es arī zinu savu draudzeni, kurš dzīvo lietuviešu projektā un traki iet. Bet man liekas, jūs ieskatējat, ka tas īstenībā tad ir apsaimniekotāju jautājums, ka iedzīvotājiem jāgriežas pie sava apsaimniekotāju, un tad arī jāsaka laicīgi, kad pieslēdziet. Vai arī šis, tas, ko es minēju, par šo automatizāciju, kad... Jā. Es uzskatu, ka vienreiz ir jānolemj, vienreiz jāpieņem lēmums. Mūsu komforta temperatūras ir šādas. Un tā kā, ja noslīd, pieņemsim, iekštāp, jo ir arī, teiksim, tie sensori, kas gan iekštāpās, gan ārā ir, un tad ir vienmēr jāapsaka, ja pieņemsim, mēs esam nolēmuši, lai tas ir uz ziemeļu pusē vai dienvidu pusē, ja, kad vai ārgaisa temperatūra, kad noslīd zem kaut kādiem, mums nevajag balsot. Un tad mēs uzturam to temperatūru telpās tādu. Es varbūt pacelšu vēl vienu jautājumu, ja drīkstu. Tas komforts, tas ir ļoti svarīgs, un viņš ir svarīgs ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Un tas varbūt neattiecās uz siltuma apgādi, bet uz dzesēšanu. Mēs esam arī tā kā atbildīgi, un enerģētikas likumā mums ir siltuma apgāde un dzesēšana. Un tagad viena no otras problēmas, kas tagad ir, kas rodās, tā ir arī tas, kad mājas būvē ar lieliem logiem, tur viss ir kārtībā ar apkuri, bet vasarā viņas pārkarst. Tamdēļ es gribu arvien vairāk tagad rosinu domāt par to, kad ir jādomā arī par centralizēto mājas dzesēšanu, jo tas ir tik ļoti būtiski, kad mums arī tās mājas ne tikai atdziest, bet arī tiek
pārkarsušas, pārsildītas tie lielie logi, un cilvēki nezina, kur likties. Vienkārši atverot logu, tu nevari izveidināt, jo ārā ir 30, iekšā ir 30 arī. Un tev nav tās, tu nevari sev sagādāt to komfortu. Tagad, tā kā dienvidos, tad uz mājām viss tās baltās kastes, vai nesalīdzināt, cik efektīvs viņas ir, energoefektīvs, ja, katrs savu tur to elektrību tā kā griež, un mums nedrīkst uz fasādēm likt tādu, tad, kurš kā prot, tad pa logu bāž to trubu, un tad arī atkal ar to elektrību tur dzēsējās. Manuprāt, šis ir viens no tagad tādiem svarīgākiem jautājumiem. Tālāk mēs runāsim noteikti par siltumapgādi, un te es pateikšu, kāds es varētu saskarīt kopā ar to siltumapgādi. Bet šis ir par komfortu. Bet kādi tie risinājumi? Mēs runājam, tad lietuviešu projekts, tas ir, es to pat teiktu, radiatoros ritīgi augstu ūdenlaižu, ka radiators dzēsē, vienkārši es tā praktiski iztēlojoties. Es pastāstīšu varbūt tā, kad mēs runājam vairāk par jauniem projektiem. Ar veciem projektiem, diemžēl, mēs daudz ko nevaram izdarīt vecās mājās. Mēs nevaram sūtīt zemes temperatūras. Tas ir, ja mums ir apkura grīdā, tātad jo lielāka virsma, apsildes virsma, jo mazāka temperatūra vajag, vai ne? Tu grīdā neielaidīs tur kaut kāds 40 grādus, ka tev kājām būs tā kā karsti, ja? Tur ir ap 30 līdz 30 grādiem un ir ļoti komfortabli visā telpā. Tas nozīmē, ka mums nevajag patērēt energoresursu, lai paceltu to temperatūru līdz tiem mazajam radiatoram, līdz 70 grādiem, absolūti cita temperatūra, Tātad jaunajās ēkās mums jau ir lielas virsmas apkurē, tad mums vajag mazāk enerģijas, lai uzturētu to siltumu. Un tagad otra tendence, kas mums tā ir, mums ir elektrifikācija un siltumsūkņi. Un siltumsūkņiem otrā pusē, ka vienā pusē mēs ražojam siltumu, un otrā pusē ir augstums. Tas tā kā leduskapim arī vienā pusē mums augstums, otrā vienmēr tas tā kā enerģijas, tas līdzsvars, vienā pusē ir sildam, otrā pusē dzēsējās. Nu, lūk, un tad to augstumu mums arī vajadzētu izmantot. Un šobrīd ir ļoti jauka tehnoloģija. Es rīt braucu uz Tallinu arī skatīties, kā tas darbojās dzīvē. Tātad apsildāmās grīdas, tātad tur nevajag augstu temperatūru, un pa griestiem iet dzēsēšana. Tātad viena un tā pati sistēma, kur vasarā plūst augstums, ziemā plūst siltums. Un tas nav augstums mīnusos vai 10 grādi, tie ir tie paši 22 grādi, bet ja mums griesti ir vēsi, tātad tas vēsums tā kā viņš cirkulē, tāpat kā ar grīdu, tu pat nejūti, bet tas komforts ir. Un vienu, ko es šobrīd tā problēma ir iekš tā, kad attīstītāji, viņiem kas ir? Prasības pret energoefektīvu ēku, mums ir dzelžaina, tātad visi būvē, lai nebūtu tas patēriņš vai nulles patēriņš saucamais, lai cik tur šobrīd ir. Tātad to visi ir iemācījušies. Citas prasības īstenībā nav. Viņa uzdevums ir tagad tā, pēc iespējas lētāk uzbūvēt un ātri pārdot, vai ne? Protams, šīs sistēmas, un tāpēc ir dažās mājas tā kā energoefektīvas, bet stāv radiatori. Ne, viss izbūvēta grīdas apkur, kur vajadzētu mazāk enerģijas un ir daudz komfortabli. Par augstumu apgādi vai dzēsēšanu vispār neviens nedomā, tāpēc, ka tā nav prasība. Viņš pārdeva un aizmirsa. Kad atnāks tur cilvēks un dzīvos, kā viņš jutīsies un kā viņam būs, par to vairs nedomā tik daudz. Līdz ar to, manuprāt, šī ir tā doma, kas ir jābīda. Izskatās, ka gan klimata ministrija, gan arī ekonomikas ministrija, vienā konferencē mēs tagad ir ieklausījušās un saprot, ka tas ir vajadzīgs. Un jaunajiem projektiem, manuprāt, jaunajiem projektiem, tai vajadzētu būt kā prasībai. Tai vajadzētu būt kā prasībai, ka tomēr ir jābūt tai klimatiskai komforta normai gan uz vienu, gan uz otru pusi. Pavisam izgāja no tēmas, vai ne? Mēs tam, ka mēs runāsim par apkuri. Uz beigām jau šis iedarētas, bet nē, viss lieliski, bet vienkārši varbūt, nezinu, Kalvi iesaistot diskusijā, man liekas, ka jūs arī kā Rīgas siltums, arī siltumsūkņus esat jau ieviesuši vai plānojāt ieviest, vienkārši pastāst varbūt, kā tā elektrifikācija no jūsu puses tādas
attīstību? Jā, ļoti labs jautājums. Manuprāt, kas ir viens no stūrakmeņiem arī siltuma apgādei un enerģētikai, ir diversifikācija. Nedrīkst paļauties uz vienu resursu vai vienu procesu. Siltumsūkņu tehnoloģiju vēsturi īstenībā Rīgas siltumā jau ir diezgan sena, vairāk nekā 10 gadi, pat 11 gadi. Viss sākās ar absorpcijas tipa siltumsūkni siltumcentrālajā Imanta, diezgan liela izmēra, 5 megavati. Viņš pat jau aizgājām uz nākošo paudzi, šogad mēs viņu nomainījām arī pret jaunāku iekārtu, tā kā, lai paceltu vēl labāk šo te efektivitāti. Un diezgan plaši mēs jau pielietojam. Mums ir liela izmēra 3 siltumsūkņi, kas ir 5 plus megavati, tātad, un kuri tiek izmantoti, lai atgūtu siltumenerģiju no dūmgāzēm. Tātad šie te absorpcijas tipa siltumsūkņi. Mēs arī izmantojam kompresijas tipa siltumsūkņus arī, tātad mums ir vairāk nekā 4 iekārtas uzstādītas, un mēs skatāmies plašāk. Ko tas mums dod? Tas dod to, kad vasarā, kad gaisa temperatūra ir diezgan silta, vairāk nekā plus 30 grādi. Mēs pat spējam ar šīm iekārtām dzesēt Rīgas atmosfēru, jo dūmgāzu temperatūra iziet zem ārējās gaisa temperatūras, kas, manuprāt, ir lielisks efektivitātes rādītājs. Un tātad šīs te dūmgāzes zem 30 grādiem pat vasarā iespējams iegūt. Un tātad pēdējais, tas lielais objekts bija tieši Ziepniekalnā, kur uz biokurināmā koģenerācijas stacijas arī uzstādījām šo te absorpcijas tipa siltumsūkni 5 megavati. Un vēl plašāk, mēs skatāmies arī tālāk, mēs redzam arī potenciālu elektroenerģijai kā kurināmajam izmantot. Tad, kad ir šīs te iekritieni un šīs te zemās elektroenerģijas cenas, jeb kad tirgu ir pārprodukcija, kad tiek saražots vairāk nekā patērēts, līdz ar to tāpēc mēs uzstādām un pabeigsim jau šī gada decembrī elektrodu katlu, 49 megavati, kas būs lielas jaudas iekārta, un ar to mēs arī spēsim ķert šīs te zemās elektroenerģijas cenas un izmantot to siltuma apgādē. Un tādējādi ar cerību un iespējams samazināt arī siltuma enerģijas tarifu arī rīdzniekiem. Jā, par tarifu runājot, jau tu minēji par dzesēšanu, mēs par apkuri vienkārši cilvēkiem vienmēr jautājums, cik maksās, un šobrīd jau ir, protams, kādam par dārgu tarifs, un ir tā diskusija, varbūt varat ieskicēt vispār, kāds šobrīd tarifs ir, es nezinu, salīdzinot ar citiem gadiem, tur dušam kalpu par Rīgu, varbūt par pārējo Latviju, un varbūt kā tā cena veidojās, jo, protams, noteikti šīs tā jaunās tehnoloģijas arī to piedevumu dod. Nezinu, varbūt kā... Ja mēs sākam par Rīgu, tātad Rīgā ir diemžēl siltumenerģijas tarifa pieaugums par 11,9% salīdzinot ar aizvadīto gadu, bet tas ir lielā mērā saistīts tātad ar pamatresursu dabasgāzes cenu, kas ietekmē arī tālāk iepirktās siltumenerģijas cenu. Un, piemēram, mēs nedrīkstam pelnīt uz šo iepirkto siltumenerģiju, pat cik mēs iepērkam, gandrīz pat cik mēs arī pārdodam. Bet šī te dabasgāzes cena, salīdzinot, piemēram, par 2018. Gadu ir pieaugusi vairāk nekā par 150%, kvotu cenas, kas ir CO2, ir 3-kāršojušās, salīdzinot ar 18. gadu, un vēl ir tāds liels uzsvars uz inflāciju, kad inflācija arī ir būtiski pa šiem te pēdējiem gadiem vairāk nekā 40% pieaugusi. Bet, pateicoties diversifikācijai, mums ir izdevies šo siltuma apgādes tarifu nodrošināt ar aptuveni 80% pieaugumu. Pret visiem šiem te aizvadītajiem gadiem. Un tas, manuprāt, ir labs rādītājs, jo gāzes cena ir vairāk nekā 150%. Tas ir tāds fundamentāli. Un siltumenerģijas tarifs ir, es pat teiktu, arī šobrīd caurmērā salīdzināms arī ar citām Baltijas galvaspilsētām ir nedaudz augstāks, bet, piemēram, tiesa, ka Viļņā šobrīd tie ir 54 aptuveni eiro uz megavatstundu, bet jāņem vērā, kad arī nevar skatīties viena mēneša griezumā, jo Viļņā tiek pieņemts tarifs uz katru mēnesi, tātad uz nākošo mēnesi uz priekšu. Un vēl kam paralēlis ar aizvadīto gadu, augstākajos ziemas apkuras mēnešos, kad arī vislielākais patēriņš un vislielākais rēķins, Rīgai bija zemāks siltumenerģijas tarifs nekā Viļņā. Viļņā bija aptuveni plus 82, 80 eiro par megavatu, un Rīgā bija tie 77. Tā kā to mēs arī, lai optimāli salīdzinātu, ir jāpaiet šai te sezonai. Bet vēl jau vairāk mēs
turpinam arī strādāt jau šodien, jau vakar aizvakar pie nākošā gada siltumenerģijas tarifa un tirgus modeļa, lai rastu šos te optimālākos risinājumus un uzlabotu situāciju. Un pārējā Latvija, kā izskatās? Pārējā Latvija, es tā kā pārējā Latvija. Es būtu tā vispārīgi, nevis pārējā, jo katra sistēma ir atšķirīga. Katra sistēma ir atšķirīga un tarifs ir atkarīgs no ļoti daudziem aspektiem. Tas varētu būt no trasēm, trašu garuma, no veiktajām investīcijām vai neveiktām investīcijām. Ir mums Latvijā arī tādi varianti kā politiskie spiedieni un dīvaini darījumi. Tā kā es runāšu vispārīgi, kā būtu tā kā kā varbūt normāli. Normāli tā ir, kā arī Kāls pateica, tā ir diversifikācija. Un diversifikācija tā ir atslēga risinājumam un cenas un tarifu pazemināšanai. Un tātad, jo tev vairāk avoti, jo tu vari tā teikt tanī brīdī, kad tas ir visizdevīgākais, tu arī to izvēlies vai palielini tieši to sadaļu pēc iespējas savā tanī siltumenerģijas paketē. Un mēs jau vairākus gadus runājam par siltumenerģijas elektrifikāciju, tātad mēs enerģētiku nevaram skatīties atsevišķi elektrība un siltums. Tā ir enerģētika. Lai mēs palielinātu to saules un vēja enerģijas īpatsvaru, nevis saliekt daudz, un kur tad mēs viņu liksim? Mēs kā siltums esam milzīgs potenciāls, kas noņem, uzklabā un dod, ka tas ir nepieciešams. Līdz ar to tā mūsu sadarbība ir jau uzsākusies un ar vien veiksmīgāka kļūst tālāk. Un vēl otra lieta, tīklos, ka tie lielie pārsvari, mēs arī izlīdzinām tos pīķus tīklos, ne tikai dēļ cenas, bet arī tīri, tā teikt, lai stabilitātu, tieši tā, ar elektrību, Kāls minēja elektrodu katlu, tas ir tāds katls, kas var ātri tā tinkš ieslēgties, ja. Un tas nozīmē tos, ja kaut kas noticis tīklos, ka kāds no ražotājiem, pieņemsim, vai kāds no patērētājiem šī gadījumā ir izkritis, tad momentāli pieslēdzās un tas tie tīkli, tā teikt, neizsit. Un mums nav tā kā bija Spānija, Portugāla, ja, ka tur pazuda elektrības. Šī ir tā ļoti svarīgā lieta. Mēs esam tas aspekts, kas var nodrošināt to stabilitātu tīklos, kas var palielināt saules un vēja enerģijas ražošanu. Un tas ir arī tas ir tā kā appusējumi visi valstiski un zaļām kursam, teiksim. Bet labēlīs, kā Spānijai un Portugālei, tur man tieši sanāca būt tajā brīdī Spānijā. Es baudīju šo te blackout atstaigumu. Tā ir lieliski pieredze, tāpēc ir no kā mācīties, jo šeit ir būtiski saprast, tātad viņam ir vairāk nekā 25 grādi, un principā tev nekas nevar notikt. Tu izēji ārā, baudi sauli un baudi dienu, tā kā viss kārtībā. Un kas bija arī pārsteigums daudziem veikaliem un bija savi ģeneratori, manuprāt, mums arī ir, bet vajadzētu attīstīt šo te tēmu, lai ir papildus drošība. Bet lielākais šī te atslēguma laikam iemesls bija, ka visu solis nevar likt vienā groziņā, un tur ir ļoti liels apjoms bija no tieši atjaunīgās šīs te enerģijas strādāja, un tad nespēja nobalansēt, teiksim, to frekvenci. Un tas savukārt mums tomēr dod papildus drošību, ka mums ir šie te teci arī. Tas ir lielas iekārtas, kas griežas un viņas spēj nodrošināt šo te frekvenci, bet atjaunīgā enerģija, kas ir saule un vējš, viņi jau ienāk iekšā tajā frekvencē, viņi nespēj nodrošināt šo te frekvenci tīkla elektroapgādes, un līdz ar to tad, kā jau mēs minējām, jau atkārtosimies diversifikācija, tas ir pareizais solis, un tas ir drošība un ilgspējīga energoapgāde arī visai valstī kopumā. Jā, un ja mēs runājam vēl par siltuma apgādi, nākamais, kas man liekas, mums arī daudz tādas lietas un mīti, kas tiek uzsvērti, tā ir atkrituma reģenerācija. Ja? Mums jau tāpat kā mums pa vējiem cīnās vairāki, jau daudzus gadus un nevar veikt investīcijas, tāpēc, ka ir visādi aizspriedumi, mīti un tā tālāk. Ja? Un mēs esam atpaliekam no visiem pārējiem, no mūsu kaimiņiem, teiksim tā, un līdz ar to mums investīcijas nāk un tā. Tāpat mums arī ar atkrituma reģenerāciju. Ja? Mēs tagad runājam par to, mēs nededzināsim. Tur līdz dedzināšanai, tā kā mēs viņu pat nevaram saukt par dedzināšanu.
atkritumu reģenerācija, vai kā visi sauc dedzināšana, ja, tā ir visvairāk uzraudzīta nozara. Tur skatos, ko dedzina, kas nāk ārā, kādas un tā tālāk. Pirmkārtām tas ir enerģijas avots. Mēs, protams, bez tā varētu iztikt. Bet pats labākais ir tas, kad mēs tos pamperus, ko mēs saka, visu vajag pārstrādāt kur mēs pastrādāsim pamperus. Un ja mēs gribam, lai dzimst bērni, vienam tādam bērnam, cik dienā jānomaina pamperus, un tad tie, kuri turpret, kur viņi liks tos pamperus, varbūt dārzā raks, jo mēs to norākam. Tātad atkritumi un atlikums siltums. Atlikums siltums, tas ir datu centri, un datu centriem ir prasība no nākamā gada, ka viss tas atlikums siltums ir jāizmanto. Un šeit mēs esam centralizētā siltuma apgāde, kas uzliekot siltumsūkni, mēs noņemam to siltuma enerģiju. Šobrīd mums arī notiek ir projekts Salaspilī, kur teta būvē lielu datu centru, un mēs to siltumu noņemam. Un tad, kad teta stāsta, kad mums būs tā kā mēs apsildīsim Salaspili, tā gluži nav, tā pilnīgi vienkārši patieši apsildīt Salaspili, to nevarēs. Īstenībā tas apjoms jau nav tik liels, kā tur ir, jā, tā kā piesildīt. Un šobrīd mums sākumā vismaz mums nāk 20 grādi no turienes. Visu, ko? 20 grādi? Jā, ārā siltāk. 20 grādi, bet tie 20 grādi, tas ir tik ļoti vērtīgi, ja mēs paskatāmies, piemēram, ģeotermālo enerģiju. Pēdējie pētījumi zinātnieku ir, ja mums vajadzētu ģeotermālo enerģiju, kas ir ļoti populāri izmantot, ja, tad mums vajadzētu ierakties 1,5 kilometru dziļumā. Tas tikai viens urbums, jo tur visu laiku plūsmai vēl jābūt, ja, tur jābūt daudziem tādiem urbumiem, lai mēs saņemtu 14 grādi. Man tepat pāri ielai, tā teikt, plus 20 grādi, vai ne? Tā kā viss ir salīdzinājumā, ja? Un, protams, mēs to ziemā, tas ir ļoti vērtīgi, ja? Un tad mēs, teiksim, ar to pašu siltumsūkni, ja? Mēs paceļam to temperatūru, viņiem atpakaļ sūtam to vēso gaisu, ka viņi var atdzesēt savus iekārtus un tā, un mēs atkal sildam pilsētu. Tātad tā attīstība siltumapgādē iet ļoti ātri. Un mums ir jāspēj turēt līdzi, un investīcijas ir diezgan lielas. Un šeit mēs nerunājam par to, ka viss ir, lai samazinātu tarifus. Enerģija droši vien nekad nebūs par velti, nevis droši vien, bet noteikti, jā, pat ja tā ir saule. Un mums ir jāsaprot to, ka viņa vienmēr maksās, vai nu tā ir investīcija, vai nu tas ir kurināmais resurs, jā, bet pats svarīgākais ir noturēt to stabilitāti. Tad, ja mums ir tā diversifikācija, tas tarifs ir stabils, un arī saviem iedzīvotājiem Salaspilī, ka mēs esam visdiversificētākie, mēs sakam, ka pats svarīgākais ir stabilitāte, un mēs nodrošināsim pēc iespējas zemāk un stabilu to tarifu. Es domāju, tāpēc, ka mums tēma par enerģiju ir vienkārši izteikties. Es domāju, diversifikācija, lai visi saprot, tā ir dažādība. Jā, tas ir tā kā tev mājās ir ābolu, bumbieri un apelsīni, kas jā, ka tu izvēlies, kuru tu gribi šodien. Jā, tas ir tas tāds vienkāršākais salīdzinājums. Tieši tā daudzākie kurināmā veidi vai resursu veidi un tas pats, kas mājās tev auglīši tu var izvēlēties. Gāze, šķelda, saule, atlikums siltums, apkritumi un tā tālāk. Tātad tas ir tas, kas mums kurā brīdī, ko mēs izvēlamies, kurš resurss tanī brīdī ir lētāk. Komplekts un, manuprāt, ļoti svarīgi vēl mīts ir liels par atlikumu siltumu. Termoelektrocentrālais radītais tā kā siltums, tas nav atlikums siltums. To mēs dēvējam par atlikumu siltumu enerģiju, tāpēc, ka tas ir rūpniecisks process, kas arī ir tam paredzēts, lai radītu gan elektroenerģiju, gan siltumu enerģiju. Un tā kā, Jūs pat tiešām metodus, kad savu viens ražotājs apsildīja vēsturiski visu pilsētu? Nē, ja tas ir ekonomiski pamatot un labākā saprotamākā tehnoloģija, ko var izmantot, to var lietot, un ja tas dod patērētājiem gala rezultātu. Bet vienā, kā tu redzi, kur mūsu Liepājas metalurgs ir, ja, un ja mēs paliekam bez, tā kā vēlreiz tas svarīgi ir tā kā diversifikācija vai ābolu bumbie vai banānu, tas vienmēr jābūt ir tā kā tā izvēle, vienmēr vairākiem resursiem, lai tu vari, ja kaut kas notiek vai pēkšņi pielec cenas vai nepiekādā, vai jāizverās, Liepājas metalurgs vai ne, kad tev ir drošība pirmām kārtām.
Ja, un tad tāds globāls jautājums, un, piemēram, es dzīvoju Juglā, savā lietuviešu projektā. Viens ir, protams, ko jūs darat, ko es dzirdu, diversifikācija, dažādi veidi, domājat par to iedzīvotāju, bet kā jūs vienkārši redzat tā kā pilsētas mērogā, tādu politisko stratēģiju, tā var teikt, jo, protams, jūs esat viens spēlētājs, var teikt, kopējā bildē, piemēram, ēku siltināšana, par ko mēs runājam jau gadus desmitus, uzlabot energoefektivitāti, un kāda tā var būt kopējā sadarbība, un ir tāda vīzija, pilsētas līmenī ir viņa, nav viņa, arī tāda plānošanas projektos, jūs skatāties no arī pilsētas attīstības plāns. Es varbūt ieskicēšu, ja man ir viegli par to runāt. Mēs esam pašvaldības uzņēmums, un 10 gadus mums ir deleģēta funkcija ēku energoefektivitātes celšanā. Un tas ir ļoti būtiski. Es gribētu teikt, viss teica, kā jūs taču ir izdevīgāk, jo vairāk patērē, jo labāk. Nē, mums tā nav. Tā nav, jo vairāk, jo labāk. Jauni nāks un tie patērēs vairāk. Tātad mēs organizējam ēku renovāciju. Jo tad, kad agri vai vēl viss tāpat būs jārenovē, un lai mēs plānotu savus investīcijas, mums jāzina, cik tas patēriņš tuvākā laikā arī būs. Līdz ar to šis ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Mums katram jārūpējas par savu ēku un jādomā, ko mēs varam izdarīt. Tātad izmantojot kaut kādus atbalstus, diemžēl, jau tagad tā kā Rīga ir atdzīvojusies un ļoti ātri izsmēla šo atbalstu, tagad ir drusku pamainījusies tā sistēma, bet principā tas ir ļoti būtiski. Un katram, katrai biedrībai vai māju iedzīvotājiem ir jāpadomā, ko mēs varam kaut vai soli pa solim, ja nav atbalsti, vai ja ir, tad ko mēs varam darīt, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. Jūs pat iedomāties nevarat, cik daudz jūs ekonomēsiet katru gadu. Tātad atrast to punktu, kas ir vissāpīgākais tajā mājā. Vai tas būtu jumts, vai tas būtu kāda cita sadaļa, vai logi, vai kas daudz, cilvēks savus logus. Padomāt par to, un tas ir jādara, jo tas mūsu nauda vējā. Un kā Rīgā? Es arī absolūti piekrītu. Tas ir tāds mīts, ka jo vairāk patērē, jo labāk. Absolūti ne. Tāpēc mēs strādājam, mums ir jāstrādā, lai izglītotu šos klientus, visus, lai viņi pēc iespējas efektīvāk patērē siltumenerģiju, jo tāpat tās ir liekas emisijas un liekas piesārņojums. Un līdz ar to mums ir uzreiz interesantāk strādāt, jo mums jāatrod vairāk jaunu klientu. Un tas ir mūsu misija, mūsu mērķis, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku šo te pārklājumu arī Rīgā, gan ārpus Rīgas. Un tas ir tas strateģiskais mērķis ietvars. Tāpēc patērējiet mazāk, lai mums vairāk jāstrādā. Mēs esam tikai par šajā virzienā darboties. Un ļoti būtiski šie aspekti par renovāciju. Saprotu, tas skan jau klišejiski, protams, renovē, bet tas, diemžēl, ir, un vai par laimi ir efektīvākais veids, kā panākt būtisku siltumenerģijas samazinājumu. Efektīvi renovējot ēku, var samazināt šo te siltumenerģiju pat 60%. Jā. Es domāju, neviena cita iespēja to nedos, tas ir likumsakarīgi. Un, protams, vēl ir vienkāršākie veidi, ka, teiksim, jums nav resursu, labi, tad varam atkal pieskarties pie šīs te pareizas siltummezglu regulācijas. Tas arī var rast līdz 10% šo te ekonomiju. Un tad visbeidzot mazākais ir mainīt ikdienas arī paradumus. Piemēram, pareizi vēdināt telpas un neturēt visu laiku logu vaļā. Vēdināšanu vajag veikt ar lielu gaisa apmaiņu uz mazu apjomu, tad ātri uz pāris sekundēm atvērt šo te logu un tad nomainīt gaisu. Un kas ir īstenībā diezgan traks skats, kas Rīgā pavērās, ir tas, ka Rīgas siltums kopā ar Rīgas enerģētikas aģentūru veica pētījumu un, diemžēl, vairāk nekā 2700 ēkas ieguva šo te energoefektivitātes klasi F, kas ir pati zemākā. Un tas ir kritiski, jo tad jāsāk ar to pašu apjomu un renovāciju. Tas noteikti ir daudz ko uzlabot. Un tāpēc es personīgi arī zinu, ir ļoti labā mājaslapa renovai.lv, un tur sniedz ieskatu, kā saņemt šo te līdzmaksājumu atbalstu, ko var dabūt pat 90% apmērā, veicot šos te energo auditus, gan arī ēku projekta izstrādi.
ar to ir jāsāk, jo, vajag sākumā izmērīt, kur tu atrodies. Kur tā sāpīgākā vieta, doties uz priekšu. Jo man šķiet, gan mums, gan Salaspilī ir arī mājaslapās, var redzēt šo ēku energo patēriņu, un to arī salīdzināt, kā tu esi pret citām ēkām, un tas jau ir pat pirmais solis, ļoti liels stimuls precīzi, un tā kā viennozīmīgi mēs kā enerģētikas uzņēmumi, mēs esam par renovāciju, par attīstību un kopējo to pilsētu vidi. Protams, ka arī sadarbojamies gan ar pilsētas pašvaldību, gan ar attīstītājiem, jo mums ir būtiski, jo ir labāki plāni, gan pilsētāji, gan attīstītāji, jo mēs labāk zinām, uz kurien mums arī būvēt savu inženieru komunikāciju. Sadarbība, tas ir panākuma atslēga. Absolūti. Labi, un varbūt tā noslēdzot pēdējais jautājums. Jūs varat izvēlēties atbildēt uz vienu vai uz otru, bet viens ir, varbūt, kā jūs redzat vispār nozara pēc 10 gadiem, un otrs, varbūt, kas šobrīd jums vēl pietrūkst, lai to realizētu. Kaut kādas politiskās lietas vai kas tā, lai mēs virzamies uz priekšu. Jo man liekas, ka šodien arī mēs kliedējam, ka tas mīts, kad, arī vienkārši katlā, tur ogas liek, un tā mēs te apkurinām nav. Mēs tiešām esam dažādi, un es teikšu pat zaļi, un ejam uz to, bet globāli, kā mēs izskatīsimies nākotnē, un mūsu tarifi izskatīsies nākotnē. Kā es redzu, tātad mēs arvien vairāk integrēsimies un sadarbosimies ar enerģētiku kopumā, tātad ar elektrību, tātad mēs elektrificēsimies, un es vēlreiz gribu teikt, siltumenerģijas elektrifikācija, tas nav radiators mājās, ja? Tā kā mēs jau izrunājām, ja? Tās ir balansēšanas, es uzzīmēju, ka mēs tikai pāriesim uz elektrību, tātad mums tāpat paliks citi kurināmi. Es redzu, ka pakāpeniski uz 30. gadu mums jākļūst tā kā klimata neitrāliem. Es redzu, ka arvien vairāk gāzes vietā stāsies gāze, un tas nozīmē tikai to, ka nevajag mest tie uzbūvēt šķeldas katli, nevajag mest gāzes ārā, jo šobrīd mēs izmantojam pīķos gāzi, daudz viet, ja? Vai ņemam, teiksim, kāda gāze teica, neatlikumu siltumu no teciem, to var dažādi skatīties, ja viņam primārais uzdevums ir ražot elektrību, tad ko darām ar to siltumu? Protams, sabalansētā sistēmā viņš ir obligāti jāpaņem un par saprātīgām izmaksām. Tas ir labākais, ko var darīt, ir jāizvēlas lētākie resursi. Jā, jebkurā ziņā. Tad es redzu nākotni tur. Es arī ceru kaut ko sagaidīt, kā arī ūdeņradis palīdzēs veidot kaut kādu zaļu enerģētiku, kuru mēs ražosim pateicoties vēja enerģētikai un atjaunojumiem. Tā kā, manuprāt, visu laiku notiek kaut kāda jauna virzība, ir jābūt lietas kursā, tu nevar ieslīgt, tagad mēs esam uzlikuši jaunu katlu, un tagad mēs tā kā atslāpstam. Nē? Tās ir visu laiku pārmaiņas, tie ir visu laiku izaicinājumi un ir ļoti interesanti nozare. Un tarifi, es domāju, varētu, ja mēs arvien vairāk iesaistīsim tos resursus, kuri šobrīd ir neizmantoti, varbūt, domāju, ka viņš varētu nedaudz pakristies uz leju, bet pats svarīgākais, kā es saku, tā būtu stabilitāte un drošums. Jā, paldies, ļoti labs jautājums, un es absolūti piekrītu, ka jābūt stabilitātei un drošībai un jābūt paredzamiem šiem te tarifiem. Nākotnes izaicinājumi viennozīmīgi jāturpina šī te kurināmā veidu resursu dažādība. Tā ir panākuma atslēga, to mēs redzam arī gan Skandināvijā, gan Dānijā. Viņi veids arvien plašāks iekārtu klāsts, ienāku un arī resursu klāsts. Līdz ar to viņi var strādāt jebkurā situācijā, un tātad viens resurs var būt dārgāks, lai noslēgtu, piemēram, dabasgāze pīķis slodzes, ko, protams, arī nedrīkst izslēgt no vienādojumā. Un cits savukārt atlikums siltumenerģija var būt lētāks, un tad beigās ir iespēja dabūt šo te lielisko balansu un drošību un stabilitāti. Protams, nākotnes virziens ir, kā Ina minēja, arī piekrītu ļoti pareizi šie te virzieni skatīties arī plašāk kopumā, starp nozaru sadarbība, tas ir arī pareizais virzītājs spēks. Un ļoti izaicinošs jautājums būs arī CO2 kvotas, tātad, lai plašāk CO2 kvotu uztveršana, piemēram, ir
Latvijā pionieris Švenks, kas strādā, ir izstrādājuši šo te pilotu projektu un jau veic šo te CO2 kvotu uztveršanu ar mērķi tās pēc tam izmantot. Jā, jo tātad tas ir savā veidā mēs noķeram tos izmešus un pēc tam rodam risinājumu, kur viņu pielietot. Šobrīd tās ir ļoti dārgas tehnoloģijas. Es ceru, ka uz 30. gadu šeit būs labāks potenciāls un mēs arī kā Rīgas siltums arī skatāmies arī šajā virzienā, ka būtu saprātīgi noķert šīs te CO2 kvotas, CO2 izmešus un tad... Kvotas 30 kvotas attīvai noķert, jā, pēc iespējas ētrāk ir labāk. Jo man pašam pašas izmešas gāzes arī un ejam elektrifikācijas virzienā ar vien plašākam cilvēku lokam arī piedāvājam šīs te uzlādes vietas punktus un ķeram šīs te lētās elektrības un sabalansējam tāds kopējo tirgu. Ko mēs aizmirsām? Pats viens no svarīgākajiem ir akumulācijas. Akumulācijas tvertne. Tātad mums vajag uzkrāt to lēto siltumenerģiju tanī brīdī nemaz nevajag. Mums ir jau 6 gadus akumulācijas tvertne Paliela Salaspilī. Es gribētu teikt, ka viņa samazināja mums tos pīķus pamatīgi un tā kā papildus ražotājs un pa 10% kaut kur samazināja arī to, palielināja efektivitāti un, protams, arī līdz ar to samazināja drusku tarifu. Šim es arī pievienojos, un mēs jau izmantojam vairāk kā 11 gadus arī akumulācijas sistēmas dažādos objektos, dažādās vietās, un šo te vajag ar viņu plašāk. Arī lielie spēlētāji Latvenergo, viņi arī uzstādījuši milzīgu akumulācijas sistēmu, tas viennozīmīgi palīdz uzlabot šo te sistēmas balansu, jo tas, kā mēs redzam arī tagad, elektroenerģiju mēs iepērkam un tirgojam ik pa 15 minūtēm, un šeit ir būtiskas tās svārstības, un šīs te svārstības vajag izlīdzināt, lai patērētājiem no jāpārmucā uz svārstību rēķina. Paldies! Vienkārši jāsaka, ejam uz priekšu un lai izdodas. Absolūti, jā. Absolūti. Galvenais, jā, lai acis spīd un ir vēlma attīstīties. Tieši tā. Paldies jums!